Baltijas jūra ir mūsu lepnums, pie Baltijas jūras mēs dzīvojam, tāpēc mūsu mērķis ir kopīgi gan nestei, gan arī sabiedrībai veicināt jūras tīrību un veicināt tās bioloģisko daudzveidību. Universitātes intereses noteikti ir no zinātniskā viedokļa strādāt pie tēmas, kas varētu būt saistīta ar šī procesa modernizāciju, robotizēšanu, jo, kā mēs redzam, tad ūdenslīdēji darbs ir ierobežots. Un, ja mēs to varētu aizstāt ar tehnoloģijām, ar inovācijām, tad mēs iespējams varētu strādāt nevis 2 stundas zem ūdens, bet 8, 10 un varbūt tās arī visu dienu. Šī gadījumā šo pirms kara velkoņu vraku atrada beidzot kuģi šeit dažādas remonta darbus un toreiz apskatīja. Tas bija 3 gadus atpakaļ, redzēja, ka tur ir šie spoku tīkli un tagad šī gadījumā izmantojot šos, kā saka, nests atbalstu, mēs esam viņus sākuši tīrīt vismaz. Un tas ir tāds nopietns darbs, kas ir jāpadara, un viņš tā lielā mērā sākotnēji vismaz ir melna kaķa ķeršana, melnā istabā, un nevienmēr ir pārliecība, ka tie kaķi tur ir. Šī gadījumā viņš bija. Aicināsim sadarboties ar Rīgas Tehniskās Universitātes Zinātnes inovāciju centru un izaicināsim studentus domāt, ko mēs varam darīt ar šiem spoku tīkliem, iedot viņiem otru dzīvi. Augusta beigās beigsies šī vasaras kampaņa, un tad septembra sākumā mēs varēsim apkopot rezultātus, kā tad ir veicies, cik daudz līdzekļu ir savākts. Nākamie soļi būs kopā ar projektā iesaistītajām pusēm, skatīsimies, kā mēs šos līdzekļus iztērēsim spoku tīklu projekta realizācijai.